pastāv karmiskas attiecības. Vot satiekas sieviete un vīrietis, un tad viņi tur viens otram kaut ko mācā, caur sāpēm, caur ciešanām, un tā tālāk, ja? Nu, populāra doma. Man, kā transformācijas kaučam un tāds zemapziņas mentoram, bez šī pārliecība čakarā manām meitenēm prātus visvairāk. Pēc tam tik individuāla darbā mēs cīnāmies ar šo pārliecību. Meitenes, es drīkstu oficiāli paziņot. Tā nav. Te ir klāja meli. Vīrietis ir vajadzīgs. Priekam un laimai. Un pat jā, mums ir vajadzīgi citi cilvēki, lai tur iemācīties ar viņiem tur kaut ko pieņemt, piedot un visu pārējo, nu kā tur karmiskas attiecības. Tad ticiet man, mums absolūti pietiktu mamma, tētis, bērni, kuri piedzimst, nu un varbūt omes un vectēvi. Mums vod šī tik to cilvēku pietiek, lai ar viņiem sakārtot attiecības. Jo mēs viņus neiezvelamies. Nu, viņi vienkārši, ir tādi, lūdzu, jums tādi radinieki, jā. Lūdzu, jums tāda mamma, lūdzu, jums tāda bērni piedzimst, lūdzu, jums tāda ome, tagad kaut kā tiekat galā ar to visu. Meitenes, atkal, man gribas teikt, dod Dievs, viena dzīve pietiks, lai ar visiem tiem sakārtot attiecības. Jo patiešām mēdz būt, ka mēs esam ļoti dažādi no vienas ģimenes, bet absolūti dažādas vērtības, priekšstati, raksturi un visu pārējos. Gribi karmiskas attiecības piedzīvot, gribi iemācīties ar visiem, būt uz viļņa, ar visiem atrast kopīgo valodu, gribi pamēģināt sevi diplomāta lomā, lūdzu, vesels lauks ir ko darīt. Tad priekš kam cilvēkam iebēst galva ideju, ka tās, kuru viņš izvēlās pats, priekš kam izvēlēties sūdus, priekš kam? Tu taču izvēlēs. Varbūt es tagad rupja esmu, bet man ir emocija par to. Kāda tam ir jēga? Priekš kam? Tu taču izvēlēs vislabāko. Tad tu taču aizej uz veikalu un izvēlēs viskaistāko kleitu. Tu taču aizej uz konditorēju un paprasti vislabāko kūciņu, nevis to ar sabojātu maliņu. Tu taču vari izvēlēties. Tad priekš kam izvēlēties tādu vīrieti, kas nekām neder un pēc tam visu mūžu ar viņu cīnīties vai pārtaisīt. Tas taču ir absurds.